Trešais elles loks – nesātība. Kad Dante un Virgīlijs sasniedz trešo elles loku, viņi atrod nesātīgo dvēseles, kuras uzrauga trīsgalvainais briesmonis Cerbers. Lai viņu nomierinātu, Virgīlijs iemet Cerberam mutē zemi, tādējādi apmānīdams viņu, ļaujot sev un Dantem droši turpināt ceļu. Cerbers simbolizē nesātību, jo pats ir negausīgs un nevaldāms. Viņš skrāpē, plēš, moka grēciniekus un nemitīgi rejot rada šausminošu troksni. Kad Cerbers viņus ir saplosījis, viņi paliek guļam dubļos un viņu ķermeņi atjaunojas, lai sods nekad nebeigtos. Un ļaudīm pretī ļaunais Cerbers drāzās. 3 rīkles bija šim sunim negausīgam, kas nenorimis viņam virsū brāzās. Tas šausmas iedveš katram nelaimīgam, tam asi nagi, sarkanas tam acis un vēders liels šim zvēram briesmonīgam. Viņš niknā kārē asiņu daudz lacis, ir veltīgi no viņa izvairīties, tāda negantums ne brīdi nav placis. Bija viņam prieks ik katram pakaļ dzīties, ar mutēm atvērtām un rīklēm platām, ik grēciniekam bija no viņa bīties. Grēcinieki šajā elles lokā tiek sodīti, piespiežot viņus gulēt pretīgos dubļos, ko rada nepārtraukti līstošais augstais lietus. Dubļi simbolizē to cilvēku degradāciju, kuri pārmērīgi ļāvušies ēdieniem, dzērieniem un citām zemes baudām. Šai lokā trešajā ļauns lietus lija. Tas grēciniekiem smagi sejā sita un ļoti augsts un nemitīgs tas bija. Un mūžam melns tas lielām lāsēm krita, caur tumsību tas straumēm lejup gāzās, tai zaņķī, kurā izmisušie mita. Šajā lokā Dante sastopa dvēseli Čako. Čako bija florencietis, kurš dzīves laikā bija pazīstams ar savu izšķērdīgo dzīvesveidu. Viņa vārds itāļu valodā pat nozīmē cūka. Kad Dante viņu satiek, Čako guļ dubļos, ciešot no augstā lietus. Viņš īsi sarunājas ar Dante un pareģo politiskas problēmas Florencē.